Sveiki! Laipni lūdzam Libra Lūres kanālā. Šodien pastāstīsim jums par diviem lielākajiem Embryon Twisted modeļa izmēriem, proti 7 colu, 18 cm un 38,5 gramu lielo gabalu, kā arī 5 colu, 12,5 cm, 13 gramu variantu. Esmu raksturo liela gaļīga aste apvienojumā ar platu korpusu, kas sastopams arī klasiskajā miešat modelī. Šāds apvienojums rada patiešām spēcīgu hidroakustisko vilni, kas ļoti labi iedarbojas uz sānu līniju, pat visapatātiskākajām zivīm. Man vissvarīgākais ir, lai ēsma būtu efektīva un piesaistītu zivis, bet svarīgi ir arī tas, lai tā priecētu makšķernieku aci. Tāpēc šeit ir vērts pievērst uzmanību šīs ēsmas detaļām un izstrādē. Sīkas zviņas uz muguras, var teikt rievotas sāni, izceltas spūras un žaunuvāks, pat zīmola nosaukums uz abām korpusa pusēm, tās ir lietas, kurām ir vērts pievērst uzmanību. Tāpēc visa ēsma apvieno sevī gan makšķernieka acī tīkamu estētiku, gan arī uzbūvi, kas lieliski pievilina plēseļas zivis. Gan lielākus, gan mazākus twisterus jūs atradīsiet 12 lieliskās krāsās. Lieliskās tāpēc, ka ir pieejama pilna krāsu palete, atradīsiet gan dabiskas krāsas, gan zaļas, gan spilgtas, ja vajag sakaitināt zivis. Ir arī ar spīdumiem, kā šeit vai šeit, mums pat ir violeta krāsa, kas, piemēram, daudz labāk darbojas dziļos ūdeņos, kur vienkārši gaisma nesasniedz, un violeta krāsa zivīm ir daudz labāk pamanāma. Tātad jūs atradīsiet kaut ko tiešām visiem apstākļiem un katram gada laikam. Mazākie 5 colu twisteri ir iepakoti pa 4 gabaliem iepakojumā ar precīzu informāciju par svaru un mānekļa garumu, bet lielākie 7 colu ir šādos atsevišķos blisteros. Paša mānekļa vadīšana ir ārkārtīgi vienkārša, jo tā uzbūve ļauj mums to vadīt tieši tā, kā vien vēlamies. Mēs varam to vienmērīgi tīt, es bieži to raustu no grunts, dažreiz veicu ātrākas kustības, citreiz ļoti lēni tinot, un jau tad aste sāk strādāt. Korpus šūpojas uz sāniem un vilina zivis. Pēc twistera visbiežāk sniedzos tad, kad sastopos ar slikti barojošām vai praktiski neaktīvām zivīm. Tad es to aprīkoju ļoti viegli ar 3 līdz 5 gramiem. Dažreiz vispār makšķerēju bez jebkāda papildus svara, jo arī tad šī ēsma lieliski strādā. Un tad ar tādu lēnu grimšanu, lēnu tīšanu. Mēs cenšamies pievilināt tos plēsējus, kur iepriekš teorētiski nebarojās. Un tomēr tad izdodas viņus pievilināt uz copi. Bet arī tad šie copas bieži ir ļoti vājas, ļoti maigas, kaut kur tikai pašas malīgas. Tāpēc es cenšos izmantot, ja ir tāda iespēja un to atļauj makšķerēšanas vieta, papildu sāķi. Bet es jums parādīšu arī citus veidus, kā es aprīkoju šīs ēsmas. Mazākos twisterus es parasti aprīkoju ar klasisku džiga galviņu, izmērā no 4,0 līdz 6,0. Tas ir diezgan plašs diapazons, bet tas tāpēc, ka katram ražotājam bieži vien ir atšķirīgas džiga galviņas. Drošāk ir tieši izvēlēties šos 4,5,0 izmērus, un ar tiem bez problēmām varēs tikt galā. Ja man ir iespēja un esmu situācijā, kad zivis slikti ņem, tad pat tādai 12,5 cm gumijai es pievienoju papildu āķi. Man šeit tieši ir gatavi papildu āķi, kurus arī varat nopirkt internetā, bet varat tos izgatavot paši no griezulīšiem un savienojošajiem riņķīšiem. Patiesībā katram cilvēkam ir sava radošā pieeja. Un šāda aprīkotai gumijai šeit pa vidu izsprautas āķis. Papildu āķi es piestiprinu, aizšķirot aiz cilpiņus, pie kuras stiprinam karabīni vai arī tieši piesienam pie auklas. Un papildu āķi piestiprina apakšā, un tā šī mānekļa vidusdaļa ir aprīkota. Savukārt ar šiem 7 colu twisteriem visbiežāk makšķerēju līdzīgā veidā džiga galva, bet šeit jau izmantoju 8,0 izmēru un papildu āķi piestiprina apakšā. Ja vien, piemēram, ja ir darīšana ar kādu aizaugušu vai aizaugušu makšķerēšanas vietu, vai arī rudenī lapas krīt, tad to papildu āķi vienkārši noņemu un arī uz vienas džiga galvas līdeks labprāt ķeras un bez problēmām spēja apēst visu šo gumiju. Vai arī izmantoju skrūvīti ar 2 trīskāršajiem āķiem. Dažreiz tas ir 1 trīskāršais āķis. Te man tieši ir tāds gatavs komplektiņš. Tas nav skrūvītis, bet tāda plāksnīta, ko iespiežam māneklī un vienkārši uz korpusa uzliekam āķi, vienu priekšā, otru aizmugurē. Un ar šādi aprīkotu mānekli varam makšķerēt. Šeit nav papildus svara, bet arī tā māneklis lieliski strādā. Taču, ja gribam ar to tikt dziļāk, ir tāda lieta kā piekarināms svars.
Un ar šādu aprīkotu mānekli mēs varam efektīvi makšķerēt patiesībā jebkurā dziļumā. Tam nav obligāti jābūt tādai plāksnītei. Ir arī skrūvītes, arī tās izmantoju. Tātad vienkārši ieskrūvējam šeit mānekļa korpusā skrūvīti. Man šeit ir ar tādu line true komplektu, bet tam nav nozīmes, jo parasto skrūvīti kopā ar 2 trīskāķiem vai vienu āķi aprīkojam tieši tāpat, vienkārši ieskrūvējam šeit to skrūvīti. Man tas ir jānoņem, un arī varam vienkārši iedzīt āķus māneklī ar vienu dzelkšņu, un tad tas nostabilizējās. Man šeit ir tādas nūjiņas, kas ļauj man konkrētā vietā iedzīt āķi, un tādā veidā aprīkota mums ir gumija. Tāpat es izmantoju brīvu papildus svaru, ja makšķerēju tieši ar skrūvītēm, un varu vienkārši pieāķēt gredzentiņu, bet tas jau iegāja. Un tādā veidā mums ir aprīkota gumija. Tas var būt arī skrūvīts jau ar gatavu papildus svaru. Patiesībā viss darbosies. Tātad šos mānekļus varat aprīkot patiešām visos instajamos veidos, kādus vien izdomājat. Man vienmēr vislabāk strādā klasiskā džiga galviņa, bet bieži makšķerēju arī ar skrūvīti. Parasti makšķerēju ar skrūvītēm bez papildu svara, un tad brīvi pievienoju šādus svina atsvarus. Bet bez problēmām varat arī aprīkot to ar skrūvītēm, kurām jau ir gatava galviņa ar kādu svaru. Patiešām nav jābaidās no tā, ka tik lielai aizmai nav pietiekama svara, tā joprojām lieliski strādā, lieliski pievilina plēsējas zivis. Īpaši labi tas man darbojās seklos ūdeņos, kad gausī apātiskie līdeks vispār negribēja baroties. Tieši šādi aprīkota aizma, kur varēja vilkt ļoti lēni kaut kur ūdens slānī vai virspusē virs augiem, izvilka šīs neaktīvās zivis. Tagad atgriezīsimies pie tām dažām dienām, kad ūdens vēl nebija sasalis un ziemas laikapstākļi nebija aiz muguras. Ļaujiet man parādīt, kā šīs lietas darbojas uz ūdens. Jā, tas tā tiešām ir, pilnīgi noteikti. Tā nav liela zivs, bet tā tur ir. Tikai paskaties, viss tas milzīgais tvisters tagad ir viņam tieši mutē. Pats. 50. Izmēģināsim. Jā. Lūdzu, ieskatieties šeit uzmanīgāk. Ieklājīgākā lībaka. Tāda zivs. Varbūt ap 50. Mazāks. Embrija vērpteli. Un tā tas libā. Te nākamā ziņš. Ieskatieties. Nē, tas ir apbrīnojami. Šīm zivīm nav pārāk lielu ēsmu. Tāds vienkārši nav. Ieskatieties. Tāds mazulis. Ir zāķa. Tā vienkārši spēlējos ar ēsmu gar krastu, bet jūtu, ka būs cope. Pagaidām tas nav nekāds milzens, bet ap 60 centimetriem. Skaisti ieķēries zoklī. Obi. Tūlīt jums to parādīšu. Patiesībā pat mazliet lielāka nekā domāju. Tā tiešām ir viena neiedomājama iespaidīga un skaista zivs, kuru mums šodien beidzot izdevās noķert šajos ūdeņos. Domāju, ka zivs ap 70 centimetriem. Brīnišķīgs embrionu mutē, skaisti ieķēries un āķis tieši žoklī. Viens āķītis. Tieši tā ieķēries, kā mēs to daram. Pēdējais skatiens uz šo skaisto līdacī. Izmantojot to, ka esmu pie ūdens šajā ziemīgajā laikā, nolēmu mazliet pametāt un uzšķērās kāda, neliela ziviņa.
bet ir vieglāk, lai neiekrist ūdenī. Bet redziet, tādas lietas nav. Dažreiz, ja ēsme ir pārāk liela, šeit saspringta, mēs šeit ieliksim papīra lapu. Papēži ir jauki. Šķērs. Tas ir tik skaisti, ka to būs grūti attaisīt. Ak, vade, ieskatieties. Twisteris. Un tāds zivs no 55 mušām uzreiz. Ceru, ka materiāls jums patika un jūs uzzinājāt to, kas jums bija nepieciešams. No savas puses vēl piebildīšu, ka patiešām no sirds iesaku šīs ēsmas. Tās man reizi vien ir atvērušas ūdeņus. Tāpēc uz līdeku ūdeņiem bez tām neeju. Un es jums pateicos par skatīšanos un aicinu uz nākamajiem materiāliem. Aicinu abonēt kanālu, kā arī iepazīties ar Libra Lures piedāvājumu. Uz tikšanos, turieties!